Līdz ar to spriedums daļā par senāta noteikto cenu nav diskutējams šajā gadījumā. Diskutējams ir jautājums par to, vai vajadzēja pārsūdzēt spriedumu daļā par iespēju pārvērtēt šo te zemes gabalu. Šajā gadījumā manā ieskatā šis spriedums šajā te pārsūdzamajā daļā bija labvēlīgs pašvaldībai un principā pārsūdzības iespējas šeit, nekāda liederība šeit šajā gadījumā nav. Savukārt vēlme, teiksim, kaut kādā veidā pagarināt šo procesu, nebūtu leģitīma šajā situācijā un tas apsvērums nebūtu ņemams vērā. Tādēļ šajā brīdī ir stājies spēkā tiesas spriedums, Agvela tiesas spriedums, kas ir noteicis, ka pašvaldībai ir jāatsavina zemes gabala Zaļum 43 atklātā izsolē par pamatvērtību, ņemot certificētu vērtētāju noteikto summu. Šāda vērtība pašvaldībai ir sagatavota, un pašlaik ir jautājums par to, ka būtu jāizpilda apgabala tiesas spriedums un jānodod izsolē tā, kā to tiesa ir nospriedusi. Paldies. Ja kādi jautājumi, lūdzu. Tā, vai deputātiem ir juristam kādi jautājumi? Adzāt kungs, lūdzu. Sakiet, vai atkārtot vērtējuma taisīšana kaut jau kā ietekmē tiesas spriedumu? Tikai termiņu ziņā. Mums bija tur noteikti 3 mēneši, kas jau sen ir pagājuši, ja es nemaldos, un līdz ar to mēs vērtējot atkārtot, tad ir jābūt pamatojumam, kāpēc mēs gribam vērtēt atkārtot, jo šobrīd, laikam, tā vērtība ir 560 000, ja es nemaldos. Tātad kāds būs pamatojums tam, ja mēs gribam vērtēt atkārtot? Jo tās ir arī finanšu izmaksas, ja. Tad, ja pašvaldība sliecās uz to, kad ir jāvērtē atkārtoti, tad droši vien, kad ir jāpadomā arī par argumentāciju. Paldies. Marek kungs, lūdzu. Gribēju Možniekungam jautāt, kā jūs vērtējat iespējamību tālākai tiesvedībai attiecībā par vērtējumu pēdējo? Tāda iespējamība pastāv. Pastāv arī iespējamība, kad tiks uzsākt tiesvedība sakarā ar to, ka pašvaldība nav šobrīd vēl izpildījuši šo te spiesas spriedumu. Ir arī citi aspekti, par kuriem, protams, ar kuriem pieteicējs varētu būt neapmierināts konkrēti saistībā ar šiem te izsoles noteikumiem. Tā ka, protams, vienmēr var pastāvēt tāda varbūtība, ka pieteicējs grib turpināt šo tiesvedību. Tad jau mēs ieiesim, tad mēs, teiksim, tā 2. gadu 10. mēs jau varētu ieiet ar šo tiesvedību, kas būtu jau zināms jau tāds precedents interesants. Paldies. Vairāk jautājumu nav. Paldies Možniekungam. Tad pārējām pie balsošanas. Sākam ar izņemšanu, par ko mēs tikko runājam. Balsojam. Kas mums nav reģistrēts? Viens nav reģistrēts, man ir 15 reģistrēts. Viens deputāts nav reģistrēts. Tā, Adāt kungs var pateikt, kā viņš ir balsojis. Par ir 8, pret 8 atturās 1. Priekšlikums. Nē, jā, Adāt pieskaita. Ir viss kārtībā. Tad ir par 7, pret 8 atturās 1. Priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais par
finansējuma piešķiršanu. Balsojam. Tā vēl viens nav nobalsojis. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi no klātsošiem priekšlikums ir atbalstīts. Paldies. Nākošais finansējuma piešķiršana Balozs vidusskolas velodrošības komandas prēmēšanai. Balsojam. Balsojums ir pabeigts. Par 14 atturās 2. Priekšlikums ir atbalstīts darba kārtībā iekļauts. Tā, sekretārai lūdzu precizēt darba kārtību. Tā, viss ir. Neviens nav iesniedzis vairāk. Ir priekšlikums? Maļināvas kungam ir kāds no priekšlikums, par ko jābalso? Lūdzu. Tad Maļināvas kunga priekšlikums ir, ja? Labi. Varam arī par tādu balsot. Uzrakst lūdzu. Noformulē, lai sekretāri pierakst. Nu, ja ir, pats atbalstīs. Rakst. Maļināvas kungs. Jā. Nodiktējiet lūdzu. Izskatīt jautājumu par darba pienākumu neizpildīšanu un priekšsēdētāja uzdevumu neizpildīšanu. Ja pats priekšsēdētājs nevar ierosināt, tad mēs ierosinājam par to, ka atstādīt Ansānu no darba pienākumu pildīšanas un veikt pārbaudi. Tā, vēl vienreiz, lai var paspēt pierakstīt, sekretārs sāka rakstīt. Atstādīt kultūras aģentūras vadītāju no pienākumu pildīšanas un veikt darba pienākumu pildīšanas pārbaudi un pieņemt lēmumu. Nesajūt motivāciju. Priekšsēdētājs motivācija ir tā, kad ir domas lēmumu neizpildīšanā. Tad kas ir? Ir pienākums pildīt domas lēmumus vai nav pildīt domas lēmumus? Tieši tā, labi. Sagatavot. Priekšlikums ir. Jā, dienas pārbauda. Balsojam. Balsojam par. Es pielikšu lēmumu. Es balsoju par. Tā, ir sagatavots lūdzu uz balsojumu. Uzsākam balsošanu.
Var. Nedrīkst atturēties. Balsojam. Vēl viens nav nobalsojis. Kurš vēl nav nobalsojis? Tā, balsojums pabeigts. Par 10 pret 1 atturās 5, jautājums darba kārtībā iekļauts. Izskatīšanas gaitā pievienošu lēmumu projektu. Tā, lūdzu, precizējam tagad darba kārtību. Pīktāv kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs matemātikās sākā, ka nav iekļauts. Tā, kā tur mums bija rezultāts vēl vienreiz pasaka? Es viņu vairs neredzu. Tā, pagaid. 10,76 un 6 periodā. Jā. Jebkur jautājumu Jā, tas nav izskanot 2 jā. Ar iepriekšējiem 11, jā. 14 un 17, jā. Ar izskanšanu vairākums, ar iepriekšējumu 2 jā. 10,76. Nu, ko, ļoti nožēlojam, ja jūs nevarat izpildīt vēsturisko pienākumu, tad, ko darīt? Jā. Nu, kā, skatīsimies nākošas sēdes. Tā, paldies. Balsojam par darba kārtību kopumā. Paldies. 12 pār, atturās 4, lēmums ir pieņemts. Tā, sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums par 2013. gada 21. marta Ķekavas novada pašvaldības būvvaldes izsniegto plānošanas uzdevumu. Ziņo būvvaldes vadītāja Ines Aizstraut, lūdzu. Šī gada 21. martā Ķekavas novada būvvalde izsniedz plānošanas uzdevumu Saurup mājas ar palīgu ēpām projektēšanai Krogsalā Pauguros iedzīvotāju Olitai Krastiņai. Šo plānošanas uzdevumu pilsona Krastiņa apstrīdēja mēnešu laikā. Sākumā mēs šaubījāmies par pārstrīdēšanas datumiem, vai tas ir izdarīts laikā, konstatējot fakts, ka pēdējā diena bija svētdienā. Mēs secinām, ka viņi ir pārstrīdējusi laikā, un līdz ar to ir sagatavots domas lēmums par termiņu pagarināšanu Krastiņas iesniegumu izskatīšanai. Pagarinājums ir vajadzīgs tāpēc, ka apsūdzība ir uz 5 lapspusēm, 10 punktos. Tas ir vairāk kā divreiz garāks nekā pats plānošanas uzdevums, un tur ir arī nopietni punkti, kur mēs aizsūtījām būvinspektoru apskatīties esošo situāciju. Tur ir tiešām aizbērta grāva kaimiņienai. Kaimiņienai arī sastādīts protokols, un tagad ir jānoskaidro, kas tur notiek ar šiem grāviem, lai varētu tikt skaidrībā. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmums pagarināt šī apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu, kā to nosaka administratīvā procesa likums, līdz 24. augustam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, tā nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi no klātsošiem atbalstīts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par augstas digitalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas izmantošanas deleģēšanas līguma projektu. Lūdzu. Labdien! Jā, šis jautājums ir par datubāzes uzturēšanu. Atgādinu, ka šobrīd mums ir to veids firmas MDC, un runa ir par topogrāfiskās bāzes, faktiski uzturēšanu. Un šis ir līgums, ar kuru tad mēs sadodam viņiem šo darbu turpināt. Tā kāda arī tika skatīts komitejā, arī tā pēc komitejas lēmuma šobrīd viņš ir uz 2 gadiem slēdzams ar iespēju pagarināt pēc 2 gadiem, vēl uz 4 gadiem. Aicinu atbalstīt. Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Adatkungs, lūdzu. Šai lēmuma projektā ir paredzēts tā mirklīti. Otrais punkts - deleģēšanas līguma pirms tā noslēgšanas nosūtīt vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas saskaņošanai. Vai tad nav jau saskaņots? Jā, ir, bet pirms viņš stājās spēkā, viņš nav jāsaskaņoja. Leišonai kungam jau? Jā, man bija jautājums domas priekšsēdētājiem vai arī izpildu direktoram tīri. Deleģējumu mēs dodam. Par ko? Parakstīt pašvaldības vārdā. Domas priekšsēdētāja personā vai izpildu direktora personā. Tur ir domas priekšsēdētājs, vai šajā gadījumā ar izpildu direktoru nevajadzēja ieturēt, ja tas ir pašvaldības deleģējums. Es nezinu. Var arī, manuprāt, palikt domas priekšsēdētājs. Kas jau tur... Priekšsēdētājs. Priekšsēdētājs paliek. Tā, varam balsot? Balsojam. Balsojums pabeigts. Par 15 atturās 1, lēmums ir pieņemts. Par detālu plānojumu Narvilu Dukātu Pēteru Rāmovu apstiprināšanu. Lūdzu, Žanovs kungs ziņo. Tad šis detālu plānojums atrodas Rāmovā. Iepriekš minētos īpašumos pēc būtības tiek paredzēts loģistikas centrs. Izbūvēja, tad gādināsim, kurā vietā. Jā. Un tad šie te īpašumi ceļš uz dārzkopības ziedoni. Aicinu atbalstīt. Tātad šis ceļš ir V2, kas ir uz dārzkopības sabiedrību ziedonis, šis ir ziedonis, un tad šie 3 īpašumi ir šeit. Tā, Varīgi kungam ir jautājums. Ja es pareizi atceros, tas šis ir tas detālu plānojums, kur ir paredzēts nocirst veselu koku aleju, koku stādījumu rindu, jā, ļoti skaisti. Mēs atceramies topogrāfijā šī koku rinda vai aleja, viņa nebija iezīmēta. Un es gribētu no Jūra dzirdēt, vai tad tiešām mēs viņu paredzam pašlaik nocirst un vai mums ainavas saglabāšana šajā gadījumā nav svarīga? Šajā gadījumā nē, jo liepu aleja netiek aiztiek to aleju, kas ir pie autoceļa V2, plus viņa detālu plānam arī
paredz, ka viņi atstādīs kokus gar autoceļu atpakaļ. Cik resni tur ir koki? Koki, koki kā koki, nezinu, diametru mērīs es neesmu. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Tā varam balsot? Marinovs kungs ir pieteicies, lūdzu. Attīstības komitejas sēdē bija sarunas ar uzņēmējiem. Uzņēmēji apsolīja, ka tur būs iestādīti koki lieli, nemazāk kā 10 gadu veci. Saprot, tad tur stāv gar to kreiso pusi stāv papels, un viņš ir, neteiks, ka ļoti kaut kāds vērtīgs Latvijas dabai koks. Es domāju, ja viņu nozagētu un iestādītu liepu vai ozolu alēju gar ceļu, tā būtu vērtīgāka nekā esoša tagad papelu alēja. Papels vienalga ātrāk vai vēlāk viņš sāks brūkt, lūst un krist, un nekāda labuma no tā nebūs, kolēģi, tāpēc aicinu atbalstīt un dot uzņēmējiem iespēju attīstīties un ātrāk uzbūvēties un ātrāk sākt maksāt mums nodokļus. Paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi? Balsojam. Balsojums pabeigts. Par 15 atturās 1, lēmums pieņemts. Par nekustamību adrešu un kodu piešķiršanu šim pašam īpašumam. Varam balsot. Tā, kurš vēl nav nobalsojis? Pamostās un nospiež pogu. Latvijas ir nobalsojis. Tā, balsojums ir pabeigts. Vienbalsīgi atbalstīts no klātesošajiem. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu plānoja Ķekavas pagasts teritorijas plānā 2021. gadam 13. gada grozījuma apstiprināšanu. Ziņo Križanovskis. Tad šis jautājums atgādina skar tikai un vienīgi Ķekavas administratīvās teritorijas abos noteikumus, un kur mēs grozām burtiski dažus punktus. Viens ir par būlaidi, lauksaimniecības zemēs un dezēm dārzkopības sabiedrībās, un otrs ir par JRD teritorijām, kad var turpināt esošo izmantošanu. Tas var attiecās uz jau teritorijām. Šobrīd mēs viņus pieņemam kā saistošos noteikumus, un 2 mēnešu laikā gaidīsim ministrijas atzinumus. Tā, paldies. Varīgi kungam ir jautājumi. Es gribētu, lai tiktu pakomentēti Mikanovska kunga komentāri pie šī jautājuma. Te ir 2 jautājumi no viņa puses. Komentēt man īsti par šiem komentāriem nav ko, jo katru reizi pie šī jautājuma jau kaut kāda savādāk viņa komentāri, tā kā man tiešām nav ko pateikt. Var nolas. Aicinu atbalstīt tomēr sagatavoto šo te lēmu projektu, jo
pretējā gadījumā. Nu, ko es tur viņu varu nokomentēt? Kas tie par komentāriem tur ir? Neredz, kurā vietā? Nu, pirmais ir, ja tiek mainīta izmantošanas funkcija vai nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, tad esošās izmantošanas turpināšana nav pieļaujama. Izmantošana jāturpina atbilstoši teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai iekavās atļautai izmantošanai. Interesanti, kā tas iespējams veco jauks nost, jāmaina formulējums. Šajā gadījumā, kas ar to ir domāts tas, nu, ja jums ir šobrīd ģērde teritorijā dzīvojamā māja, jeb citiem vārdiem sakot privāta māja, uz šobrīd pēc abos noteikumiem jūs nevarat neko viņai piebūvēt klāt, ne uzbūvēt jaunu šķūnīt. Tas, ko Mikanovskis šeit jautā, ja pienāks tāds brīdis, ka kāds iegādāsies šo te privātu māju, lai uzbūvētu tur kaut kādu rūpnīcu, piemēram, nu, iespējams, nu, tad, protams, ka jauks nost to veco māju. Ja šī māja paliks, tad, protams, ka nost viņa nav jājauc. Šobrīd šo māju ir varējis pārbūvēt, jo mums ir šāda situācija. Jā, nu tādas situācijas ir. Uz šobrīd tas ir kā pagaida risinājums, un pie jauna terplāna izstrādes tad varēs skatīties, lai no šīm situācijām izbēgt. Nu. Bet šo veco māju remontēt, rekonstruēt būs iespējams? Būs iespējams. Tā jau ir tā jēga. Un ja būs tā, ka kāds nopirk šo māju ar mērķi viņu jaukt nost, nu, tad arī viņu nojauks. Nu. Tas ir nokorīt. Jā. Nu, ja. Paldies. Tā varam balsot? Mērķis ir tas, kas tev... Balsojam. Balsojums pabeigts. Par 11 atturās. 5 lēmums pieņemts. Par nākošais darba kārtības jautājums detāli plānojas Zvejnieku iela 8-10 Vimbukrogā. Nodošana publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Lūdzu. Tad šobrīd ir izstrādāts detāli plānojums Zvejnieku ielā 80 Vimbukrogā, tad paredz šos īpašumus saparcelēt savrupmāju apbūvei. Apmēram ir 27 īpašumi. Tā. Tas ir šeit pie Daugavas šī teritorija. Ceļi tātad ir ievēroti un piekļuva pie mola arī ir paredzēta šajā vietā. Nu, aicinu atbalstīt. Varam balsot. Balsojam. Tas ir par publisko apspriešanu. Pūdēļ kā kaut tur paliek. Balsojums pabeigts. Lēmums pieņemts vienbalsīgi no klātsošiem. Paldies. Nākošais ir par zemes ierīces projektu uzsākšanu, robežu pārkārtošana īpašumiem Jaunnoras un Talantu. Jā, tad šie īpašumi ir blakus stāvoši. Šis ir īpašums Jaunnoras, šis ir īpašums Talanta. Un šeit ir faktiski vēl viens pašvaldības īpašums, ap kuriem tad arī tiek pārkārtot robeža ar mērķi, lai šeit ir caurējošs ceļš. Jeb zemi ceļu vietai. Aicinu atbalstīt. Daudzreiz skatīts un zināms jautājums, tad aicinu balsot. Varam balsot? Jā. Balsojam.
Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi atbalstīts no klātesošajiem, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem zemes ierīcības projektā Vejs un Zīles Krogsilā. Tātad nekustamais īpašums Zīles un Vejs ir blakus stāvoši zemes vienības. Šo lēmumu mēs vienreiz esam pieņēmuši par apstiprināšanu, bet, izejot dzīvē, spraužot robežas, īpašnieki konstatējuši, ka šis te robežu punkts nav īsti tur, kur viņi to bija sākotnēji nodomājuši, tāpēc tiek koriģēts šis te zemes ierīcības projekts, un mēs viņu vienkārši apstiprinām pa jaunu. Aicinu atbalstīt. Jautājumi ir? Nav balsojumu. Balsojums pabeigts. Par 16, ir vienbalsīgi no klātesošiem, lēmums pieņemts. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. Miķelsona Ķekava, nākošais ir jautājums. Tad nekustamais īpašums Miķelsona ir Rodukalnā. Viņš ir virs 5 hektāru platībā. Tas, ko izdara, ir 3 īpašnieki sadala savās domājamās daļās. Aicinu atbalstīt. Vai ir jautājumi deputātiem? Maļinovs kungs, lūdzu. Bet saistošie notikums ir teikts, ja cilvēki taisa kaut kādu zemes sadalīšanu, tad viņam uzreiz mainās nodokļus, vai viņi ir informēti par to, ka viņi būs jāmaksā kā pa abūs gabalu? Tās ir viņa problēmas. Bet pagaidiet, bet cilvēks tagad... Ja cilvēks to nezina, tad bet varbūt viņu vajag brīdināt, tāpēc, kad, cilvēks pēc tam būs izmisumā, viņš to nezina, un viņam uzreiz būs jāmaksā pa pusotra, gan arī 2 hektāriem būs jāmaksā kā pa abūs gabalu, tad viņam tur būs nodoklis vairāk pa 2000. Īpašums uzliek pienākums, un katram par savu īpašumu izmantošanu jādomā ar savu. Bet mēs šeit strādājam ne tā, lai cilvēks čakarēt, bet lai mēs varētu tur palīdzēt cilvēkam un saprast. Bet cilvēks ir izteicis vēlmi, ka viņš grib sadalīt. Tad kā mēs varam... Tātad atbildi uz šo jautājumu ir sekojoši. Par cik jau viņš kā lauksaimniecības teritorija ir, tad šobrīd arī uz šiem lieliem atdalītajiem zemes gabaliem viņi tiek tā arī atstāti. Vienīgais tur, kur ir virsū māja, jūs redzat, šajā stūrītī virsū dzīvuma abūvu. Tur tad tiek piešķirts dalītais lietošanas mērķis 3400 kvadrātmetri kā abūvu, un pārējais tad paliek šobrīd kā lauksaimniecība līdz brīdim, kamēr viņi izstrādās detālu plānojumu. Pieņemsim parcelē vai mazstāv daudz dzīvokļu namiem, ko tu tur galā nolems. Paldies par skaidrojumu. Tā, vai vēl Varikungam ir jautājums, lūdzu? Šajā situācijā ar zemes ierīcības projektu tiek veidot 3 jauni zemes gabali, ja? Jā. Detāla plānojums nav šeit vajadzīgs? Nē, šajā gadījumā viņš nebija nepieciešams, jo netiek veidot blīvu abūvu. Tad, kad viņi jau vēlēsies savus īpašumus saparcelēt vai savrupmāju abūvē, vai mazstāv daudz dzīvokļu namiem, tad gan šeit būs nepieciešams. Pašlaik kāda ir zemes izmantošana pieļaujamā? Šobrīd ir mazstāv dzīvumā būs teritorija, var ar savrupmāju, rindumāju, dvīņu māju, mazstāv daudz dzīvokļu namu. Tad, kad viņi beidzot izlems, uz ko tā viņi ir noslēgušies, tad arī viņi detalizēs šo teritoriju sīkāk, paredzēs iekšējos ceļu tīklu un šobrīd, ko mums nozīmē blīva apbūve? Tad, ja būtu 4 gabali, arī mēs ļautu ar zemes ierīcības teritoriju. Nē, šajā konkrētajā gadījumā mēraukli ir lauksaimniecības zemes minimālā platība, kas ir 1 hektārs, un šeit šos 5 hektārus parcelē vairāk kā 1 hektāra platībā, tāpēc tā ir mēraukla. Paldies. Vēl ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad pāriem pie balsošanas. Balsojam.
Balsojums pabeigts. Par 14 atturās 2 lēmums pieņemts. Nākušais jautājums par zemes ierīcības projektu Avārsts Dzintaros Daugavpils pagasta apstiprināšanu. Jā, tad nekustamie īpašumā Avārst jau ir izstrādāts detāli plānojums. Tas, ko veids šobrīd ar zemes ierīcības projektu, izveido jaunu zemes vienību klāt esošajā detāli plānojumā, tad jaunas sarkanās līnijas netiek veidots vai noteikts un izdala ārā atsevišķā zemes vienībā ceļu līdz Daugavai. Aicinu atbalstīt. Ir jautājumi? Nav. Varam balsot. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi no klātesošiem pieņemts lēmums. Nākošais darba kārtības jautājums par privatizācijas lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam Celtnieku ielā 48 Ķekavā. 4B atvainojos. Jā, tad ir saņemt valsts akcijas sabiedrības privatizācijas aģentūras iesniegums ar lūgumu minētājiem jau nosauktiem īpašumam Celtnieku iela 4B noteikt privatizācijas lietošanas vajadzībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. Tā teritorija aicina uz ekrānu šis te īpašums. Viņš tātad ir 703 kvadrātmetri platībā, par cik šajos gadījumos nosaka atbilstoši teritorijas plānojumu. Tur ir augstziemos darījuma teritorijas, tad tādu mēs arī lietošanas mērķi nosakam 0801 komercapbūves objektu. Komercdarbības objektu apbūve. Aicinu atbalstīt. Tā ir jautājumi? Nav balsojumi. Nav īsti privāti, mēs tur tā kā tādi, tā kā angāra vecā kolhoza teritorijas. Tā vēl viens nav nobalsojis. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi no klātesošiem lēmums pieņemts. Nākošais par atteikumu mainīt nekustamā īpašuma riteņu vienas Rāmovā lietošanas mērķis, lūdzu ziņojumu. Tad īpašnieks ir vērsies Ķekavas novada pašvaldībā ar lūgumu piešķirt neapgūtas apbūves zemes status nekustamam īpašumam riteņu viens. Lūdzu uz ekrānu uzmanību, tas ir šis nelielais zemes, tā ir šī zemes vienība, platība ir 661 kvadrātmetrs. Par cik šai teritorijai jau ir detāli plānojums ādiņas 2, un pēc detāla plānojuma viņš bija jāpievieno klāt jau šim te īpašumam, uz kur ir saurupmāja. Tad, kā sacīt, jāsaka, šobrīd nevar piemērot šo neapgūtas apbūves lietošanas mērķi, tāpēc, ka pēc detāla plānojuma nav izpildīts visnepieciešamās prasības. Aicinu atbalstīt sektoto. Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad balsojam. Paldies. Paldies. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi no klātesošiem pieņemts lēmums. Nākošais darba kārtības jautājums ir par adreses pulkas piešķiršanu Katla kalnā. Lūdzu, Keiserkungs, vai tur
Par adresēm viss kārtībā. Jā, iedzīvotāju pamati, jā, tātad ir lūgums tātad piešķirt šīs adreses, tātad pamatoties adresācijas noteikumiem, jā, izskatīts ir īpašuma daļa, tālāk ir komitejā, jā, tātad viss atbilst, sagatavos lēmuma projekts un aicina atbalstīt un piešķirt. Varam balsot? Balsojam. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi atbalstīts, lēmums pieņemts. Nākošais adreses piešķiršana Rītumi Plakanciemā. Varam balsot? Balsojam. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi no klātesošiem pieņemts lēmums. Nākošais ir par nosaukumu piešķiršanu nekustamā īpašuma Daugavpils pagastā. Un kā, lūdzu, kāds tur tiek nosaukums piešķirts? Kāpēc atkal nav? Tā, kas ir šajā lēmuma projektā? Pieņem nosaukumu Vectīģi. Bet kāpēc lēmumā tajā kartiņā nav sagatavots? Tā, kas ar to ir gatavojis? Tur ir iekšā rakstīts lēmuma projektā. Tātad piestirt Vectīči, Daugavpils pagastā, jā. Lēmumā jau ir, nav pašā kartiņā. Kartiņā nav, jā, lēmumā jau ir, kādas numurs ir un adresācija arī, kur vieta atrodas. Lēmumā par nosaukumu piešķiršanu nekustamā īpašuma ar kadastru numuru 8, tad Daugavpils pagastā. Un lemjošai daļai piešķirt nosaukumu Vectīči. Kā viss ir skaidrs. Tikai varam balsot. Balsojums pabeigts. Par 15 atturās 1, lēmums pieņemts. Nākošais par adreses maiņu nekustamā īpašumiem Skaidu ielā, Ķekavā. Ir jautājumi? Nav balsojumu. Tā, kurš vēl nav pamodies un nobalsojis? Tā, paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi no klātesošajiem. Nākošais jautājums par zemes piešķiršanu Gūtmanim daļu no pašvaldības īpašuma centra masīvu. Tad sākās mums mazdārziņu kāds kompānija. Balsojam. Balsojums pabeigts, lēmums pieņemts vienbalsīgi no klātesošajiem. Nākošais ir Enikam mazdārziņu piešķiršana. Sākam balsošanu.
redzēt. Balsojums pabeigts. Par 16 lēmums pieņemts. Nākošais par zemes piešķiršanu Bagdānavai Daugmalē. Balsojam Mazdārziņš. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākošais zemes piešķiršana nomās Spriegumos Ķekavā, Mazdārziņš. Grantam piešķiram. Balsojam. Tā, vēl viens nav nobalsojis. Balsojums pabeigts, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes piešķiršanu nomā Zakomolkinai Spriegumos Ķekavā, Mazdārziņš. Balsojam. Balsojums pabeigts. Lēmums pieņemts, vienbalsīgi no klātesošajiem. Nākošais par zemes piešķiršanu Blūmai. Mazdārziņš. Balsojam. Balsojums pabeigts. Par vienbalsīgi. Lēmums ir pieņemts. Piešķiršana nomai Smetānavai Spriegumos. Balsojam. Kļūdījos balsojumā, nospied ne to pogu, es balsoju par. Kā vienbalsīgi no klātesošiem lēmums pieņemts. Par zemes piešķiršanu Vasiljevai Spriegumos. Balsojam. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi no klātesošajiem lēmums pieņems. Bezpals atstāja. Nē, viņš. Par zemes piešķiršanu nomā Morozovai daļa no pašvaldības īpašuma Sprieguma. Balsojam. Tā, vēl viens nav nobalsojis. Balsojums pabeigts. Par 15 lēmums pieņemts. Par zemes piešķiršanu nomā A Vītoliņai uz daļu, VA Vītoliņai uz daļu no īpašuma Sprieguma. Balsojam.
Balsojums pabeigts. 15 par. Lēmums pieņemts. Nākošais par zemes piešķiršanu nomā Kuzminam uz daļu no pašvaldības īpašuma sprieguma. Sākam balsojumu. Balsojums pabeigts. 15 par, pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Pār zemes piešķiršana Traubergai uz daļu no īpašuma Aprikozes. Lūdzu, balsojam. Balsojums pabeigts. Par 15 pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Nākošais par īpašumu Senkapu Karlakalnā nomu. Tā vai šeit ir ziņojums? Arnold, kas tas tur bija? Nu, īsumā tā, kad pašvaldības īpašumam Senkap blakus atrodas cits īpašnieks, ja, tad viņš šo īpašumu zinām mērā tā kā pieskat kopu, ja, un ir, grib legalizēt šī darbība, ja, tāpēc ir šī īpašnieka ierosinājums, ka viņš labprāt šo īpašumu ņemt nomā, un sakarā to, kad viņam ir šis kultūra vēsturiskais status, tātad viņš tur pļaus zālīt un tā tālāk. Mēs izskatījām komitejā un atbalstām lietu vienu noteikumu, kad šajā īpašumā pašvaldībā viņam ir nosēdāks izbūve, ja, tātad lūgums līdz ko ies garām maģistrālā ūdens kanalizācijas sistēma, ja, tad viņam būs jāpaslēdz pie jaunās un esošā būs tātad jālikvidē. Tā lietas būtība. Vai ir jautājumi? Jautājumi nav, tā balsojam. Vēl viens nav nobalsojis. Balsojums pabeigts. Pār 15 pret atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais grozījums 2012. gada 8. jūnija zemes nomas līgumā par iznomājas platības palielināšanu. Tā. Ko mēs palielinām tur? Lietas būtība tāda, kad Dārzkos sabiedrība Buras tad bija, netiturgais atvainojas, tad bija pašvaldības zemes vienība, dārziņš, un pagājušo gadu blakus kaimiņš esošais aicināja vai lūdza iespēju pusi no tā zemes gabala iedot viņam nomā, lai viņi varētu tur veikt savas darbības, ja, bez abūs tiesībām. Gads ir pagājis, un viņi tātad aicināja varbūt tās visu to zemes gabalu, kur ir 600 kvadrātmetri, ja, tātad ņemt nomā un izmainīt līdz ar to šo nomas platību, ja, un saglabājot visus noteikumus, kāds mums ir, bez abūs tiesībām un līdz 14. gada 31. decembrim. Tā ir lietas būtība. Paldies, ir jautājumi? Vadāt kungs lūdzu mikrofonu. Tas ir tas gabals, kur tas šķembotais ceļš. Tā vai ir kādam jautājumu, grib izteikties kāds? Tad balsojam. Uzsākam balsošanu.
Balsojums ir pabeigts. Par 10 atturās 6. Lēmums pieņemts. Par pilnvarojumu parakstīt saskaņojumu par tiesībām izmantot pašvaldībai piederošās telpas nākotnes ielā 3 Ķekavā. Tā, lūdzu ziņojumu. Lietas būtība ir tāda, ka, lai piesaistītu Eiropas līdzekļus, ja, tātad biedrība Ķekavas proaktīvā biedrība, tātad lūdzu no pašvaldības adresē nākotnes iela 3, tātad dot saskaņojumu, lai varētu iegūt šos līdzekļus, un mērķis ir izveidot atpūtas pasākumu, atpūtas nodarbības aktīvas, ja, ar galda spēlēm. Tas ir gan galda tenis, gan tur tambridž, šahs un tā tālāk, ja. Mēs izskatījām komitejā, atbalstām lietu un aicinām atbalstīt arī šeit. Tā, ir jautājumi? Barek kungs, lūdzu. Es saprotu, tas ir privāta skolā, ja? Ar skolu ir viss saskaņots, viņiem tas netraucē? Tie ir tie paši. Tā, varam balsot. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi atbalstīts no klātesošajiem. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par grozēju Zaļuma prospektu 43. Manuprāt, šeit debatas ir liekas. Jautājums ir tāpat izrunāts. Ja kāds vēlās, var izteikties. Domāju, ka ir vienkārši jābalso. Adāt kungs, lūdzu. Es tagad ievilkšu elpā. Man šausmīgi patika domas priekšsēdētāji pēdējās sēdes, praktiski viens no pēdējiem jautājumiem, debatas ir liekas. Protams, šajā jautājumā debatas varētu būt liekas, jo 3 reizes jau viņš ir negūs atbalstu. Un viennozīmīgi uzskatu, ka izskatot šo jautājumu, viņš ir jāatgriež atpakaļ komitejā, un komitejā ir jāgatavo alternatīvs lēmumu projekts. Gadījumā, ja pēdējā domas sēdē iepriekšējais sasaukums bīdīs šo jautājumu uz priekšu, pa visu var cenšoties viņu pieņemt. Es domāju, ka es būšu pirmais, kas jaunajā sasaukumā rosinās šī jautājuma atkārtot izskatīšanu, jo es uzskatu, ka tikai laba prakse ir gadījumā, ja ir strīds un šāds strīds, taisīt otru vērtējumu, lai izvērtētu, kā Arnolds iepriekšējā domas sēdē teica, Edmunda drauga vērtējumu, un domāju, ka mēs tikai atņemsim oponentam iespējas izmantot šīs dažas muļķīgās frāzes, kas ir ierakstītas sēdes protokolā, nelabvēlīgi lēmumu taisīšanai. Pretējā gadījumā es uzskatu, ka, zinot reālo situāciju, ne jau tas vīrs, kas pretendē uz šo zemes gabalu, ir jautājumu virzītājs, bet gan pietiekoši kompetenti juristi Rīgā. Un pie šādu vārdu salikumiem pašvaldība viennozīmīgi būs zaudētāji. Tāpēc, lai izkļūt no situācijas, ir jātaisa jauns vērtējums, un lai saprastu, kas mums ir noticis ar kadastrālo vērtību, vērtējumā būtu jāpaprasa pie šiem noteikumiem, ko pašvaldība ir taisījusi zemes lietošana mērķi precizēšanai vai nākotnē iespējamai lietošanai, arī iztaisīt vērtējumu, kāda varētu būt kadastrālā vērtība pie šiem grozījumiem. Pretējā gadījumā mēs paši sev esam iztaisījuši spīles, no kurām visticamākais ārā netiksim. Paldies. Latperkungs, lūdzu. Es tikai atgādināšu, ka, man liekas, jūs pats pateicāt, ka faktiski izmaiņas nekāds te nav. Salīdzinājumā ar iepriekšējo reizi, kaut gan iepriekšējā reizē tieši bija lūgums izdarīt attiecīgas izmaiņas, lai varētu pieņemt saprātīgu lēmumu. Bet nevis to pašu dokumentā ar to pašu skaidrojumu, kas nepārliecina starp citu. Tāpēc, kad atkal novads būs zaudētājs jebkurā gadījumā, un kāpēc vienmēr rodas šāda situācija, ja gadījumā līgums tiek lausts vai tiesa apstrīdēts, kāpēc vienmēr novads zaudē. Man uz šo jautājumu, diemžēl iepriekšējā
mūsu sasaukuma deputāti un vadība nav atbildējis uz daudziem jautājumiem. Kāpēc, es atkārtoju 3. reizi jau, kāpēc novads vienmēr zaudē, ja līgums tiek vai nu lausts, vai atcelts, vai pār spriests, ja? Un vienmēr iznāk ļoti neizdevīgi mums. Vienreiz vajadzētu šo dokumentu sakārtot tā, lai tā puse, kas vēlās šo zemes gabalu iegūt savā īpašumā, ja, arī attiecīgi samaksāt, lai novads varētu tos līdzekļus izmantot citām vajadzībām. Bet nevis mēs atkal te laipojam. Tiesa tad nospried, mēs esam spiesti, es tikai to vien dzirdu. Ja? Mums vairs nav ko citas iespējas mums nav, mums obligāti jānobalso, ja? Un atkal mēs ar lāpstiņu atnesīsim to līgumu klāt cilvēkam, kuram tas būs ļoti, ļoti izdevīgi. Bet kāpēc novadam būs neizdevīgi? Paldies! Priekšlikums šo vēlreiz, ja, šo atgriezt atpakaļ. Un tā kā iepriekšējais deputāts Annis Adats teica, ja, es pilnīgi piekrītu izdarīt pareizos secinājumus un beidzot sakārtot dokumentā, lai nevis pa sviestmaizi mēs kaut ko atdodam, bet lai mēs atdodam par to, kā viņš tas zemes gabals patiesi maksā. Paldies! Tā ir saņēmts rakstīts priekšlikums atgriezt jautājumu attīstības komiteja jaunu vērtējumu lēmumu projektu sagatavošanā. Iesniedzējs Adats. Tā, Kromiņkungam jautājums, lūdzu. Kolēģi, par ko mēs cīnāmies? Šis zemes gabals ir piedāvāts privatizācijai kad? Kurā gadā? 6. gadā. Nu, ja tiešām mēs nevaram atrisināt, atceļam visu mūsu iepriekšējos lēmumus un atstājam šo zemes gabalu pašvaldības vajadzībām. Nu, tiesas spriedums kamdēļ eksistē? Tamdēļ, ka mēs bija piedāvājuši privatizāciju. Ar kādu mērķi piedāvājam privatizāciju? Neviens viņu nebija piedāvājis privatizāciju. Adat kungs, pastāstiet, lūdzu, jūs bijāt domas priekšsēdētājs tajā laikā. Varbūt, ka jūs labāk pastāstiet Krumiņ kungam, lai viņš saprot, par ko ir runa. Pārējais periodā, kad beidzās pieteikumus uz pašvaldības zemi privatizāciju, tika pašvaldībā saņemts priekšlikums privatizēt zemes gabalu Zaļuma prospekts 43, 17,5 hektāru platībā. Tajā laikā pašvaldība pieņēma lēmumu šo zemes gabalu nenodot privatizācijai un atstāt viņu pašvaldības vajadzībām ar mērķi vai nu tur sociālie vai maiņas zemes fondi. Kaut kas tāds bija, es tā ritīgi neatceros, apmaiņas fondam, ja? Un pašvaldība nekad šo zemi nav nodevusi privatizācijai. Sākās tiesvedības un tiesvedības gaitā tiesa ir konstatējusi, ka pieteikums ir jāapmierina. Patreiz ir jautājums, kādā formā viņš tiks apmierināts. Es uzskatu, ka šī gadījumā mēs nepārkāpjam tiesas spriedumu, tāpēc, ka mēs apšaubām šī vērtējuma apjomu. Un, lai mēs varētu izprast lietas būtību, lai mums būtu pilnīgi skaidrs, var izrādīties, ka nākotnes kadastrālā vērtība tiešām ir zemāka nekā vērtējumā noteiktā tirgus vērtība, un tad mums jautājumi varētu atkrist, bet kamēr mēs šo atbildi neesam sasņēmuši, tikmēr es uzskatu, ka nevajadzētu tā tīri automātiski rīkoties, jo, ziniet, man personīgi, tas ir tikai man personīgi ir viedoklis, ka tieši tāpat kā ar sūkņu staciju pie kas tā ir absolventiela, Balošas celtnes darījumi ir apšaubām, tāpat arī es pieļauju domu, ka šeit ir kāda schēma zemes gabala atsavināšanai šādā veidā. Ja mēs neesam ieinteresēti šādas schēmas veidošanā, tad būtu pilnīgi loģiski, ka mēs uztaisam atkārtot vērtējumu, salīdzinām ar iepriekšējo vērtējumu. Ja šie vērtējumi kardināli atšķirās, tad acīm redzot būs nepieciešams 3. vērtējums, bet strīdus gadījumā neviens cits kā certificēts vērtētājs mums nespēs atbildēt uz mūsu jautājumiem. Mēs, protams, varam šeit teikt, ka kāds tur saprot vai kāds nesaprot, bet es atgādinu vēlreiz, man uz patreizējo brīdi nav informācijas, ka domas priekšsēdētājs būtu izpildījis likuma uzdotās normas un ziņojis vides aizsardzības un pašvaldības attīstības
ministrijai par to, ka kvoruma trūkuma dēļ divas sēdes pēc kārtas nav notikušas. Līdz ar to man izskatās, ka šis jautājums tiek virzīts uz priekšu tendenciozi. Un aicinu visus deputātus saprātīgi skatīties uz šo jautājumu un izdarīt visu, lai pēc tam nebūtu pārmetumu, ka tiešām tas ir bijis tendencios. Es katrā ziņā negribētu, lai šī gadījumā uz mani rādīt ar pirkstu un teikt, ka kaut ko tur sabīdīja. Es tā negribētu. Paldies. Žilko kundze, lūdzu. Es nebiju tādīs divās iepriekšējās sēdēs, bet Mužnieku kungu vēstījums mani pārliecinājis, bet mums ir arī otrs jurists, un es labprāt varbūt viņu paklausītos. Zvaigznes kungu, lūdzu, arī jūs skaidrojumu. Vai viņiem sakrīt tie viedokļi? Labdien! Būtībā mans viedoklis tāds pats kā Imantam Mužniekam, jo Imants tomēr ir gājis uz visām šīm tiesām, un viņš tajā iedziļinājies pietiekami nopietni. Un, ja mēs runājam par kaut kādu sarunāšanu ar šo Filatovu vai kaut kādām tādām lietām, tad būtībā šobrīd ir šis vērtējums uztaisīts par labu pašvaldībai. Jo pirms pāris gadiem, kad bija šie iepriekšējie tirgus vērtējumi, šī vērtība bija divas, apmēram no 50 līdz 200 tūkstošiem. Tā, vai jautājums ir atbildēts? Tā, paldies, Platpērkungs, lūdzu otro reizi. Man ir jautājums abiem juristiem, ja tā būtu jūsu zeme, un jūs līdzīgi man atdot to zemi tagad, ja, ka tiesa spriedus, jūs necīnītos par to, lai iegūtu maksimālu labumu sev no šīs zemes, jo viņi vairs jūs nepiederēs, ja jūs pārdosiet, ja. Tad man ir jautājums vēlreiz, vai jūs analogi rīkotos, ja tā būtu jūsu zeme? Tagad tā ir pašvaldības zeme, ja, un pašvaldības budžets un nauda, kas jūs neskar. Man ir konkrēts jautājums jums abiem. Vēlreiz, lai nepārprast. Tā ir jūsu zeme, un ir tagad līdzīga situācija. Jūs tāpat rīkotos? Lūgtu, lai mēs balsot par to, lai to zemi Būtībā pašvaldība ir panākusi to, ka šī zeme netiek atsevināta tieši šai konkrētajai personai. Pašvaldība ir panākusi to, ka ir jārīko izsole, un arī tiesa to ir pateikusi. Un, ja man ar likumu būtu uzlikts pienākums darīt kādas darbības, tad es tās izpildītu, jo likums attiecās uz manīm. Paldies. Es jums uzdevu pavisam citu satura jautājumu. Jūs tiešām nesaprotat. Tā ir jūsu zeme. Ja būtu jūsu zeme personīgā, jūs tāpat ļaut viņu tāpat iztirgot, kā te pašlaik tad dara? Tas netiek darīts, kā jūs to prasat, jo tas ir no 2006. gada. Bet kā netiek darīts, jo šeit ir jautājums par, es domāju, par naudu. Ja? Vienā gadījumā ir viena summa, otrā gadījumā otra, trešā, man liekas 4 summas, ja, šim zemes gabalam. Ja? Pirmais bija pār miljonam, ja? Tad bija 200 000, tad bija it kā 700 un tagad ir 500. Ja? Lūk, šo 4 summu starpība, ja, ir katastrofāli liela, ja, un ja tā man zeme būtu man, es pagaidītu šo zemi, piedodiet man ne, un tirgot tad izdevīgākā brīdī, ja arī otrs atrastu cilvēku, kas par to maksā vairāk kā privātais. Bet pašvaldība, ja, visu laiku mēs dzird argumentus, mums vairs nav cita iespēja, jo tiesa ir lēmusi, ja, mūsu juristi ir 10, 11, ja, un mēs necīnāmies par to, lai novadam būtu lielāks labums no šī darījuma. Punkts. Viss. Kas ir ko izdarījis, kas ir kaut ko nav izdarījis, un tās ir detaļas jau, un tas ir jāmeklē, jānosauc uzvārdu gal galā, kāpēc mums ir šāda situācija, ka mēs sistemātiski regulāri zaudējam tiesas, ja, un zaudējam vērtības. Viss. Man jautājums tāds ir.
Latverkungs, vai jūs aicināt nepildīt tiesas spriedumu? Es no jūs teiktā sapratu, ka jūs aicināt nepildīt tiesas spriedumu un rīkoties pretēji likumam. Nē, es domāju... Jūs teiktā, piedod, es tā sapratu. Lūdzu, pastāstiet man tā, varbūt, ka pārējie kolēģi tā nesaprat, nezinu. Man ir ļoti slikti, ka jūs sapratāt, man ir tā kā nevajadzētu jums personīgi saprast. Jūs necīnāties par pašvaldības labumu, lai pašvaldība gūtu labumu, ja, bet jūs vienkārši bīdat stumjat cauri 4. reizi nepārstrādāt dokumentu, ja, savu atsimēt kaut kādu ieinteresētības dēļ, es tā varu saprast. Ieinteresētība ir viena. Jā, jums ir ieinteresētība ir ļoti viena. Izpildīt likuma prasības. Ja tiesas spriedums man šobrīd uzliek to darīt, tad es kā piedodiet man, tiesai divas puses. Viena, kas apsūdz, otra, kas aizstāvās. Un ļoti bieži, ja pareizi aizstāvās, tad vinnē tiesa. Tad, kad tiesas spriedums ir pieņemts un stājies spēkā, ir tikai viena puse. Ir tiesības pārsūdzēt, ir tiesības cīnīties par pašvaldības mantu un viņu neizsaimniekot. Ja? Es ceru, ka jūs to 4 gadu laikā neesat darījis normāli. Jums pietiekami tika izskaidrots un vairāk es jums nespēju izskaidrot. Ja mēs esam nonākuši līdz šai situācijai, tad jūs neesat pildījis savus pienākumus sabiedrības labā, novada labā. Vēspākungs, lūdzu. Es tad gribētu drusku paskaidrot vienu jautājumu, Plaperkungs, ja jūs paklausoties. Pats sākuma vērtējums, kas bija novērtējis, kas pieteicējis, jā, tas bija 150 000. Pašvaldība novērtēja nākošo 256 000. Pašvaldība novērtēja. Tā bija, ka tā cena ir pa zemu, un tad notika 3. vērtējums pa 560 000, ko mēs pašvaldībā centāmies, lai mūsu tas zemes gabals būtu. Tie 3 etapi nebija nekādi 700 000 nekas. Kas nosaka kadrast vērtību? Kadrast vērtību mēs nenosakam. Tā bija, ka tā kadrast vērtība ir pa lielu. Jau to jau vērtētais konstatēja, jo blakus zemes gabali visi, kur tā kūdras izstrādātie puri, viņi ir daudz zemāka. Mēs viņu nenosakām. Mēs pašvaldībā esam izcīnījuši vismaz tos 560 000. Nevis kā iesākuma cena bija 150 000 un 250 000. Tas ir maksimālais pagaidām, kas jau var novērtēt. Tagad vēlreiz griezt atpakaļ uz vērtētājiem, ja? Jo vērtēšanas asociācija, kurā, ja mēs tagad griezīsimies, viņa, varbūt pēc gada kaut kas, varbūt pat viņam būs cena vēl zemāka. Uz šodienu mēs liekam uz izsoli, mēs nedodam konkrētai personai, mēs dodam uz izsoli. Varbūt kāds atnāks un pateiks, es ņemu pa 1 000 000. Arī tāds moments varbūt. Jo tagad dotā momentā mums jau iznāks 4. vērtējums. Viens bija 150, otrs 250, 3. 560, un tagad jau būs 4. vērtējums. Mēs pašvaldībai jau taisīsim 3. nevis atkārtoto, bet jau 3. vērtējumu. Sakiet, Edmund kungs, tad jūs piekritat tam, ka valsts nodarbojas ar krāpniecību? Es atbildu par savu vārdiem. Jūs sakat, ka vērtējums ir mazāks, tad valsts mākslīgi uzliekot lielo kadastra vērtību spiež mūsu iedzīvotājiem maksāt lielus nodokļus. Es tā saprotu šodien. Vērtība šodien tai zemē nav tāda. Kāpēc tad ir uzlikts tik liels ir kadastra vērtība? Jautājumu jau var uzdot, ne jau, mēs šeit neviens nespējam atbildēt. Dotā momentā tas nav mans jautājums. Edmunds mēģina skaidrot, kas ir vērtējums un kāpēc tas vērtējums ir radies, bet es nesaprotu, kāpēc valsts ir uzlikusi tādu lielu vērtējumu. Tas jāgriežas pie valsts. Nodokļus tā rēķina no kadastra vērtības, ne no tirgus vērtības šodien. Man ir priekšlikums pārtraukt debatas un balsot par iesniegtajiem priekšlikumiem un lēmumu. Mēs šādi varam debatēt bezgalīgi un rezultāts būs vienalga tāds pats, kāds viņš būs. Tā, ir atdāt priekšlikums atgriezt jautājumu attīstības komitejai jaunu vērtējumu projektu un lēmumu projektu sagatavošanai. Un Maļinovs priekšlikums ir nozīmēt jaunu vērtējumu un tad virzīt uz izsoli. Varam balsot par abiem reizē? Tad balsojam par katru atsevišķi. Sagatavot balsojumu, sākam balsošanu. Ja jūs bijāt izgājis, tad jums ir par jaunu jāpiereģistrē.
Tā, no reģistrētājiem balsojums ir pabeigts. Mums ir rezultāts 6 par, pret 4, atturās 5. Priekšlikums nav atbalstīts. Vienalga priekšlikums nav atbalstīts. Vispār es esmu kļūdījies šajā balsojumā. Es biju balsojis pret, es ne to podziņu nospiedu. Tā kā vienalga. Balsojam par Maļināvas priekšlikumu. Tā, vēl 2 nav nobalsojuši. Vēl 1. Tā, kurš vēl nav nobalsojis? Igor, tu nobalsoji pats? Tā, kurš tā nobalsojis? Kas? Aha. Par 6, pret 5, atturās 5, lēmums nav pieņemts. Atbalstīts priekšlikums nav. Man ir jautājums. Adatam jautājums, lūdzu. Sakiet, jūs kā priekšsēdētājs, kā jūs vērtējat situāciju, kad Edmunds Veispals balso par vērtējumu, kur ir veicis viņa atrastais draugs? Adat kungs, es nezinu Veispala visu draugus, un arī ne jūs, tā kā uz šādiem jautājumiem nevar atbildēt. Iepriekšējā domes sēdē ir dzirdams, kā tiek apliecināts, ka Veispala atrastais draugs ir veicis vērtējumu, kuru mēs patreiz apstiprinām. Es šādu apliecinājumu neesmu teicis, tā kā atbildēt uz šo jautājumu nevar. Bet jūs vadat sēdi. Tā, balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Tā, vēl viens nav nobalsojis. Tā ir viss balsojums pabeigts. Par 9 pret 2 atturās 5, lēmums pieņemts. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvamās telpas maiņu Kļaviņai. Ziņo Maļināvas kungs, lūdzu, Igore, ziņojums. Bija iesniegums no Dzintras Kļaviņas, kad viņa vecuma dēļ ir saules puse ļoti karsts, un otrais ir jautājums, kad viņai kaimiņi ir dzērāji, un viņi ir lūguši mums sociālajai komitejai pārlikt viņu otrā stāva gala. Saprotam, ka tur veidojas tā, ka viena stāva pusē būs dzērāji, otrai būs tādi labākie cilvēki. Un esot iespēja
šai kundzitei mēs piešķiram citu istabu, izbeidzot līgumu ar iepriekšējo, kas bija, un noslēdzot jaunu līgumu līdz 2015. gadam 31. maijam. Lūdzu atbalstīt cilvēku. Paldies. Kas tā bija par centrālo komiteju, kurā viņi vērsās? Sociālajai komiteja, ne centrālajai. Jāklausās uzmanīgi. Jūs ausis nemazgājat, tad lūdzu izmazgājat. Jā. Balsojam. Balsojums pabeigts. Priekšlikums lēmums ir pieņemts vienbalsīgi no klātesošajiem. Nākošais jautājums par rūpnieciskās zvejas nomu Jefreinātam. Sagatavojas Varek izskatīts. Izskatīts izglītības komitejā, droši vien interesantākais izglītības komitejas jautājums par šiem 4 gadiem. Būs izglītotākās dzīves. Pēc būtības atļaujas vēl ir, un līdz to tā kā izglītības komiteja bija vienīgā, kas notika pēdējā pagājušā nedēļā, tad attiecīgi viņš nonāca šajā komitejā. Aicinu atbalstīt. Nu tad balsojam par izglītotām zivīm un zvejniekiem. Balsojam. Paldies, kolēģi, zivs to noteikti novērtēs. Tā, kurš vēl nav nobalsojis? Negrib neatbalstīt izglītotas zivis. Igor, vai tu nobalsoji par zivī? Vēl viens cits nav nobalsojis. Tagad balsojums ir pabeigts. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi no klātsošiem. Paldies. Nākošais jautājums ir par Ķekavas novada 2012. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Vārds Gintai Loginai. Ir sagatavots nepieciešamais dokuments. Labdien! Ir sagatavots kārtējais gada pārskats Ķekavas novada pašvaldību. Tātad iesniegšanas termiņš ir 1. jūlijas. Tātad, ja es tā pareizi reaģēju uz repliku par izglītības komiteju, tad faktiski bija arī ierosinājums viņu skatīt attīstības komitejā, bet bija tad ierosinājums tomēr viņu laist caur izglītības komiteju. Tātad šo gada pārskatu sagatavojas sabiedrisko attiecību daļas speciālisti, un gada pārskata informāciju lika kopā gan administratīvā daļa, īpašuma daļa, attīstības daļa, teritorijas plānošana daļa, finanšu personāla daļa un grāmatvedība. Tātad tika saskaņots ar juristu Inetu Mužnieci. Aicinu atbalstīt. Tā, jautājums ir Lešanai kungam, lūdzu. Nav jautājums, ir papildinājumi. Tā 14. lapas puses tabula par iedzīvotāju skaits atbilst Ķekavai tā kā CVK lapā, bet tajā tabula apakšā zem iedzīvotājiem joprojām ir 11. gads. Tur var likt 1. janvāra 13. tāpat kā apakšā zem tabulas raksts ir par Latviju 12. gadā, bet tas ir reāli 13. gada 1. janvārs. 14. tabula. 14. lapas pusē tabula, 4. tabula iedzīvotais skaits. Nu, paskatieties, tur apakšā ir 11. gads. Jā, tur var likt droši tā kā CVK 01.01.13. Okay. Tā, un savukārt 37. lapas puse, kur sākās šīs tabulas, jā, tur tas finansējums un viss izskatījums ir 10. 11. gada izpilde. Ja? Es domāju, ja mēs rakstām par 12. tad vai nu pēdējie 3 gadi jāliek vai jā. Es varu paskaidrot, tāpēc grāmatvedība teica, ka tur ir mainījušās ailes. Un mēs, tur vienkārši neiet kopā tās tabulas, tāpēc mums 12. gads ir atsevišķi.
Tādā veidā, tikai tad jābūt atrunāji savādāk, ja jāliek tās, kas ir salīdzināmās savādāk. Maldinošas moments mēs pa 12. gadu liekam it kā vecus datus. Tās ir divas piezīmes. Paldies. Paldies. Vēl ir kāda tam? Varam balsot ar piezīmēm. Ņemam vērā piezīmes un balsojam. Balsojums pabeigts. Par 14 atturās 2, Ādāts un Platvers. Lēmums ir pieņemts. Paldies visiem darbiniekiem, kur pie šī strādāja. Paldies. Par nepieciešamu darbinieku amatu sarakstu un amatu algu noteikšanu Daugavpils pamatskolas pirmskolas grupu darbības nodrošināšanai. Paldies. Tātad pēc pagājušās domas sēdes ir ceļmalnieku kungs sagatavojis vēl papildus skaidrojumus. Pats viņš šobrīd atrodas eksāmenis beidzās, ja? Skaidrs. Paldies ceļmalnieku kungam par atraušanos no eksāmena. Tad es īsi nokomentēju, namī atradās 2 Excel faili. Viens ir tīrā versija kā pielikums, un otrs ir versija, kas ir ar visiem ceļmalnieku kungu papildinājumiem. Paldies. Tā, ceļmalnieku kungam vārds lūdzu. Labdien. Izskatot iepriekšējās reizes iebildumus, es papildināju ar komentāriem par nepieciešamiem štatu sarakstiem, izpētīju arī pieejamo informāciju par citām iestādēm un iepazinos ar komentāriem, kādi bija iepriekšējā Izglītības kultūras komitejas sēdē. Un es lūdzu domi tomēr apstiprināt šo štatu sarakstu šādā veidā, kā viņš šajā brīdī ir iesniegts, ar vienu labojumu. Man notiks sarunas ar visiem pedagogiem, kas strādā Daugavpils skolā, un vienojāmies, ka izglītības psihologu mēs noteikti varētu šajā brīdī svītrot no šī saraksta kā tādu. Tātad 10. punktu vispār izņemt ārā. Bet bija runa par apkopēju dienas dežurantu, ka tur varētu būt viena likme. Es tomēr gribētu, lai ir 1,5 likme, tāpēc, ka Daugavpils šajā gadījumā Daugavpils pamatskola un pirmskolas izglītības grupa neprasa nevienu sētnieku vai dārznieku papildus. Jūs ziniet, ka teritorijas kopšana ir diezgan iespējīgs pasākums. Mūsu apkārtne, kas ir ap skolu, ir vairāk kā 1 hektārs, kas ir jākopj, un teritorija, kas būs ap multicentru un bērnu dārzu, ir tuvu 1 hektāram. Citos bērnu dārzos ir 2 sētnieki plus dārznieks. Mēs neko neprasām, jo šis dienas dežurants viņš veiktu arī sētnieka pienākumus tuvākajā teritorijā. Par šo te vadītāju vietnieku, tātad Ķekavas novadā ir uz 8 grupām plānots 1 metodiķis. Daugavpils pirmskolas izglītības iestādē, atvainojos, pirmskolas grupās būs 4 grupas. Tātad 0,5 likmes metodiķim pēc patreiz spēkā esošajiem nosacījumiem būtu jābūt. Un tomēr cilvēkam, kas visu saliek pa vietām un organizē pārlūko gan resursu izlietošanu, būtu jābūt. Un es uzskatu, ka nebūtu mērķtiecīgi dalīt 0,5 palīgs un 0,5 metodiķis. Es domāju, ka tam būtu jābūt vienam cilvēkam, jo tas nemainītu lietas būtību un faktu. Tāpēc es jūs lūdzu atbalstīt esošo sagatavoto štatu sarakstu bez izglītības psihologa. Tā, paldies. Ir jautājumi? Marika kungs, lūdzu. Es gribēju saprast tādu lietu. Protams, jūs teicāt uz 8 grupām 1 metodiķis, bet cik jums grupiņā bērni būs? Tātad šajā brīdī vecākajā grupā ir 23 bērni, kas ir pieteikti un zināmi. Pārējās grupās ir 39 bērni, kas ir pieteikti. Katrā grupiņā pa vienā, cik vienā grupiņā bērni?
Jautājums ir par to, ja mēs paskatīsimies uz bērnu skaitu, tad citās skolās mums uz nākošo domas sēdi būs arī jāpalielina štata vienības. Un tas ir tas jautājums. Jā. Es gribu vēlreiz teikt, ka nav korekti visu tikai uz bērnu skaitu rēķināt. Ir tāpat kā klases skolā, ir klase, kurā ir 12 bērni, ir klase, kurā ir 20 bērni, ir klase, kurā ir 30 bērni, bet tur ir viens skolotājs klāt. Un tātad katrā grupā notiek šis process. Un atbildot uz jautājumu šajā brīdī, grupā, kas ir 1,5 gadu un vecāki, ir 10 bērni, kas ir zināmi un pieteikti. Nākamajā grupā ir 7, kas ir pieteikti, nākamajā ir 10, un pēc tam ir 24. Un tātad vēl viena vecākā grupa ir pilna. Papildinātajā sarakstā ir vēl 4, kas ir pieteikti, kas nav ievietoti vēl kādā konkrētajā grupā. Un gribu piebilst, ka šī štatu saraksta apstiprināšana nedaudz ierobežo vecāku iespējas pieteikt, tāpēc, ka mēs esam aburtajā lokā. Vecāki prasa, kas strādās, gribam zināt, jo mums ir jāizdara izvēle. Tie vecāki, kuru bērni pašlaik ir kādā no citām iestādēm, kuri ir kādā no citām iestādēm, vai nu jūs, viņiem bija maija beigās jāizvēlās, vai jūs paliekat šeit uz vietas, vai jūs dodaties uz Daugmali. Viņi uzdod jautājumu, kas strādās? Es saku, būs apstiprināts štatu saraksts, tad mēs varēsim uzrunāt konkrētos cilvēkus, lai būtu zināms darbs. Jūs savukārt sakiet, trūkst bērnu. Mēs esam dilemmas priekšā. Un pilnīgi skaidrs, ka pirmajā gadā pastāv iespēja, ka visās grupās nav pilns. Tiek arī izskatīta iespēja, ka grupu, kas ir šī te 2. un 3. vecuma grupas, ka viņas var tikt apvienotas. Un šis štatu saraksts, kas attiec uz darbiniekiem, viņš nenozīmē, ka viņš viss tiek aizpildīts. Bet mums ir jābūt drošiem, ka ir piešķirts vai paredzēts finansējums, ja ir nepieciešams. Jo, ja darbosies 3 grupas, tad ir 3 grupām pedagogi. Ja darbosies 4 grupas, tad ir 4 grupām. Bet mums ir jābūt skaidrībai. Paldies. Latverkungs, lūdzu. Man ir jautājums, cik grupā ir maksimāli pieļaujamais bērnu skaits? 24. 24, jā. Un es atvainojos. Vai ir statistika par to, cik Daugmals vai Daugmals tuvēja apkārtnes bērni, ja, apmeklē citus bērndārdus Ķekavā vai arī privāti? Ir šāda statistika, jo jāstrādā uz tiem bērniem, kas varbūt izbrīvēs vietu un to varētu sakomplektēt grupas pilnā skaitā, lai viņas funkcionētu. Un tad attiecīgajās vietās varētu atkal citi bērni darboties, kur jau mums cik es saprotu vēl kādi 250 vai vairāk tie bērni ir uz rindā stāv un gaida. Tātad precīzi informācija par šo bērnu skaitu un bērnu atrašanās vietu vai piederību kaut kādā pirmskolas izglītības iestādē ir izglītības daļai. Visiem maija mēnesī, visiem vecākiem, kuru bērni dzīvo Daugmalai tuvākajā teritorijā, viņiem tika uzdots jautājums, vai jūs plānojat pāriet uz Daugmalas pirmskolas izglītības iestādi vai tomēr turpināt tanī izglītības iestādē, kur jūs esiet. Un tie vecāki, kuru bērni ir šī pirmskolas sagatavošanas posmā, un tas ir pilnīgi loģiski. Viņi izvēlējās palikt tur, kur ir, jo viņi visu laiku ir bijuši. Tie, kas, tātad neraugoties uz to daļa, ir pienākusi klāt, tad viena daļa vecāku joprojām uzdeva šo jautājumu, kā būs, jo jūs ziniet, ka pašlaik ir tapšanas process, un celtniecībā reizēm mēs nevaram prognozēt visu. Mēs ļoti ceram, ka septembrī sāksim darbu, bet kamēr tas objekts nav pabeigts, vecākiem ir zināms jautājums, kas būs, ja, uz kuru pusi, un tāpēc šī izšķiršanās nav pilnīgi skaidra. Un šī brīdī ir, teiksim tā, juku laiks, bet, pakāpeniski šo skaidrību mēs gūstam. Šajā brīdī tieši Daugmalas teritorijā ir reģistrēti 98 pirmsskolas vecuma bērni, kas ir no dzimšanas brīža līdz skolā iešanas vecumam.
Ir interese no Ķēguma puses, vai varētu izmantot pirmskolas iestādi, un no Baldonas puses. Šeit izglītības daļā viņiem ir atbildēts, ka viņiem vajadzētu deklarēt savus bērnus Ķekavas novada teritorijā, un tad būtu droši. Bet gadījumā, ja tomēr šīs grupas netiek piepildītas, mums būtu jābūt pilnīgi skaidriem, ka mēs varam piedāvāt šiem kaimiņiem vietas. Un tanī brīdī, kad mums būs skaidrs štatu saraksts, tad man ir informācija par pilnīgi visiem rindā esošajiem vecākiem, ir viņu kontakti, un tad tiks veikts individuālā aprunāšanās ar katru no viņiem, protams, ņemot vērā tos, kas dzīvo tuvāk Daugmalei, nerunājot, nevēršoties pie Baložu iedzīvotājiem, bet, protams, reizēm jau brīnumi pastāv, ka kaut kādu iemeslu dēļ viņiem ir ērti pārvietoties to pusi, bet pirmkārt rēķinoties ar tiem, kuru dzīves vieta ir tuvāk Daugmalei. Paldies. Marika kungs, lūdzu. Es gribēju jautāt izglītības daļas vadītājiem, vai veļas pārziņas šuvējs ir arī citos bērnu dārzos? Un ko viņš dara? Bet, ieviņā tāda nav, bitītē nav. Tad, viņiem jau ir ārpakalpojums. Tie, kur izmanto mazgā veļu paši un gludina un dara, to dara. Var iepazīties bērnu dārzos un redzēt. Tātad mums pārējie bērnu dārzi neprasīt šādu štatu vietu, jā? Mazgātājs, jā, bet šuvējs. Tas ir tas pats, un ir tāda lietiņa, ka bērnu gultas veļa gan izdilst, attīrst vīles, un tas ir jautājums ir par to, vai lai visiem būtu vienāda šī attieksme, par to ir jautājums. Tātad mēs varam nosaukt viņu par veļas pārziņu, izsvītrot vārdu šuvējs. Un sakiet, jums, kā direktoram, ir vietnieks arī par skolas darbu? Tātad skolā ir 0,3 likmes mācību darbā un 0,2 likmes ārpusskolas darbā. Jūs vietniekam par skolu, jā? Jā. Un par bērnu dārzu jums ir pilna štata vieta, tagad vietniekam būs? Jā, tāpēc, ka es gribētu, lai tur būtu gan šis te vietnieks vadītāja lomā, gan arī metodiķis. Mēs varam formāli, nosaukt 0,5 likmes vadītāja vietnieks, 0,5 likmes metodiķis. Tieši tā. Bet, ja ir vēlme, lai tas sasauktos ar visu pārējo iestāžu dzīvi, tad mēs varam pārdalīt uz pusēm un nosaukt 0,5 vadītāju vietnieks un 0,5 metodiķis. Vai tam ir būtiska nozīme? Ja amata aprakstā ierakstīt viņu pienākumu, tad sauc viņu kā gribās, kā vajag. Tā, paldies. Ir priekšlikums, ienācis priekšlikums pārtraukt debatas un balsot. Balsojam. Tā, Krūmiņa kungs, lūdzu. Es uzskatu, ka tas ir jauns bērndārs un sagatavotie priekšlikumi būtu nepieciešams apstiprināt. Un ja ir kaut kādas domas, jeb aizdomas, varam atgriezties novembra beigās, jeb uz gada beigās, un tad pārskatām. Pagaidām es uzskatu, ka tas jauns bērndārs ar jaunām būtībām un darbību un organizāciju. Atbalstām ideju, jo veidojot nākamā gada budžetu, mums visiem būs iespēja atgriezties un skatīties pie reālās situācijas, kāda viņa būs. Aicinu balsot. Balsojām, viens vēl nav nobalsojis. Cienījamie kolēģi,
kurš ir piemīdis. Balsojums pabeigts. Lēmums pieņemts vienbalsīgi no klātsošiem. Paldies visiem, kur pie šī lēmuma strādāja. Paldies Ceļmalniekungam. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumu saistošos noteikumos Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādī. Grozījumu. Paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nu jā, būtība ir sekojoša, kad visi nemierīgi. Vai ir jautājumi, vai aicinu balsot par? Balsojam. Balsojums pabeigts par 16. Vienbalsīgi no klātsošiem lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojamās mājas Medējuma ielā 3 renovācijas veikšanai. Komisija izskatīja atbilstoši nolikumam. Māja renovēta. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem mums ir jāpiešķir. Varam balsot? Balsojam. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi no klātsošiem atbalstīts. Paldies. Šī ir otrā māja novadā, kur ir saņēmusi pašvaldības atbalstu. Paldies deputātiem. Un tiem, kur siltināja. Nākošais par finansējumu piešķiršanu Balūžu vidusskolas velodrošības komandas prēmēšanai. Lūdzu, Jaram kungs. Paldies. Abi pēdējie jautājumi ir faktiski skatām kompleksi. Varam apsveikt mūsu Ķekavas florbola kluba sieviešu virslīgas komandu ar iegūto 3. vietu Latvijas čempionātā un arī Balūžu vidusskolas velodrošības komandu ar iegūto 2. vietu jauno satiksmes dalībnieku fórumā, kas atgādināšu, kad ir augstākais sacensību veids Latvijā šajā te sporta veidā. Tāpēc gan pēc florbola kluba, gan pēc skolas direktors iesniegumiem ir rosināti šie jautājumi par atbalstu, līdzīgi kā pagājušajā gadā. Paldies. Vai ir jautājumi? Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ir priekšlikums balsot. Balsojam. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies. Priekšsēdētāj kungs, es ļoti atvainojos par iepriekšējo vienu no jautājumiem par senkapiem. Šie ir kultūras pieminekļa sarakstā, un mēs šodien esam pieņēmuši lēmumu, kurš neatbilst likumdošanai. Tā kā, vai mēs varam viņu, kāds ir jūsu priekšlikums? Principā mēs nedrīkstējām viņu iznomāt šodien, nesaskaņojot ar kultūras pieminekļiem. Nu, mēs to jautājumu varam atrisināt pirms līguma parakstīšanas saskaņot. Un ja kultūras šī te biedrība, kā viņi sauc, tas inspekcija nesaskaņo, tad līgumu nevar neparakstīt. Tad to vajadzētu iekļaut protokolā, jo Arnolds aizmirst mums to pastāstīt, tā ir nopietna lieta. Jā. Tā, balsojam par prēmijas piešķiršanu florbola kluba meitenēm. Sieviešu florbola komandai. Balsojam. Balsojums pabeigts. Vienbalsīgi no klātsošiem ir lēmums pieņēmis. Paldies, apsveicu visus sportistus un deputātus, kuriem pietika. Tad balstīt tā. Keister kungs, lūdzu. Jautājumi visi ir izskatīti. Ja pirms domas sēdes slēgšanas ir vēl ko teikt, tad lūdzu.
Izmantojot situāciju, un es kā īpašumlietu komitejas priekšsēdētājs, es tomēr gribu tās uz tādu pozitīvu nots izteikt lielu pateicību komitejas locekļiem, konkrēti Jurķim, Varikam, gan Veispala kungam, gan Bilinskam kungam par šo 4 gadu ciklu darbu. Kā arī liels paldies ir tiem cilvēkiem, kas bija saistīts ar šo komiteju, kas finanšu atvainojas īpašumu daļu, kā arī juristu blokam. Un tiešām man bija ļoti patīkami strādāt, un es ļoti daudz ko iegūnu no šīs sadarbības. Un liels jums paldies par atbalstu un par šo pacietību un par šo darbu. Tāpēc izmantoju šo situāciju. Vēlreiz paldies jums. Paldies Keiser kungam par paldies un paldies visiem. Paldies par paldies un paldies visiem un slēdzam. Un galvenais, ka par sadarbību bez vardarbības. Jā. Sēde ir slēgta. Paldies visiem. Kur? Es noslēdzu. Viss.